Dzīvē gadās dažādi, bet nevelti saka veselā miesā, vesels gars. Jelgavas poliklinika ir ambulatorās aprūpes klīnika, kuras sniedz dažādas pakalpojumus gan diagnostikā, gan speciālistu pieņemšanā. Esam veikuši ievērojumu darbu, atjaunojuši un renovējuši operāciju bloku, kurš sastāv no 2 atsevišķām operāciju zālēm. Tās ir izveidotas tagad atsevišķi. Viena ir septiskā, otrā septiskā operāciju zāle. Ir izveidots jauns aprīkojums, kā arī ventilācijas sistēma, ir atjaunota 2 jaunas palātas. Un kopumā šeit ir ieguldīti ievērojami līdzekļi sadarbībā ar Eiropas fondiem. Kopumā projektā ir ieguldīti 330 000. Tas, protams, ir devis iespēju renovēt telpas un atjaunot, un tādēļ, lai piesaistītu speciālistus no visas Latvijas ar starptautisku pieredzi. Tas, protams, dos arī jaunas iespējas mūsu pacientiem griezties pie mums, un mēs varēsim sniegt efektīvus veselības pakalpojumus. Tā kā Jelgavas poliklinika piedalījās Eiropas projektā par operāciju zāļu atjaunošanu un uzlabošanu, tātad mēs šī projekta ietvaros esam iegādājušies vienu no jaunākajiem, modernākajiem galdiem, kas ļauj pacientiem, teiksim tā, pozicionēt pacientu maksimāli kvalitīvai pakalpojumu sniegšanai. Tas tā izskaitā artroskopijas, vēnu operācijas un nervu operācijas. Galds ir pilnīgi aprīkots artroskopijai. Viss papildu aprīkojums pilnīgi iespējams, kas vien var būt priekš artroskopisko operāciju veikšanas, kas nodrošinās pacientiem visērtāko gulēšanu un ārstam vislabāko pozicionēšanos operāciju laikā. Sirsniņa taisa niķus, nav obligāti nedēļu jādzīvo slimnīcā. Holtera monitorēšana. Jelgavas poliklinikā Zemgales kardioloģijas centra ietvaros ir iespēja pacientiem veikt Holtera monitorēšanas izmeklēšanu. Holtera monitorēšana izmeklēšana ir mūsdienīga procedūra, kura ļauj novērot pacienta sirdi garākā laikā. Pacientam iespējams veikt Holtera monitorēšanu 24 stundas garumā, 48 stundas garumā, un kas ir ekskluzīvi Jelgavas poliklinikā, arī 7 diennaktis. Holtera monitorēšanu mēs nozīmējam sakarā ar sūdzībām par pārsitieniem, sirdsklauvēm, gan arī pie neskaidriem galvasreiboņiem un atslēgšanas paroksizmiem. Jelgavas poliklinikā Holtera monitorēšanas aprakstu veica augsti kvalitatīvi Paula Stradiņa slimnīcas aritmologi. Izmeklēšana ir absolūti nesāpīga, nekaitīga pacientam. Pacients atnāk uz poliklīniku, viņam tiek uzlikts aparāts un pacients iet mājās, dzīvo savu ikdienas dzīvi ar ikdienas slodzi, un uz tā fona tiek izvērtēta pacienta sirdsdarbība. Izmeklēšanu veids gan kā maksas pakalpojumu, gan ar ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījumu. Holtera monitorēšana pieraksta 7 diennaktis, gan ir maksas pakalpojums. Kā kardiologs es gribētu aicināt vairāk izmantot Holtera monitorēšanas izmeklēšanu, jo kā speciālistam man Holtera monitorēšanas slēdziens dod ļoti daudz informācijas par pacientu, kas ļauj nozīmēt individuālu terapiju un piemeklēt to terapiju pacientam īsākā laikā. Tā šādi jūs staigāsiet 24 stundas. Nedrīkstēs iet mazgāties, nedrīkstiet pirtī, basēnos, kas saistīts ar ūdeni, lai nepiekļūst ūdens klāt. Nevar darīt tādus darbiņus, kur ļoti liela vibrācija uz krūšu muskulīšiem. Zāles lietojiet, kā dakteris jums ir norīkojis, asinsspiedienu jūs arī drīkstat mērīt, tas neko netraucē. Pārējais ir kā mierīga ikdiena šis izmeklējums ir. Es pats varu nomainīt arī bateriju. Jā, mēs dodam līdz komplektā vēl bateriju, pēc 48 stundām jūs pats nomainīsiet bateriju. Fizikālā terapija ir medicīnas nozare, kas izmanto tiešus un mainītus dabas faktorus. Šodien runāsim par magnetterapiju. Šī procedūra saucās magnetoterapija. Un magnetoterapija ir vajadzīga pēc kaut kādām traumām. Pēc traumām, pēc lūzumiem, dažādām mugursāpes, pie osteohondrozam, spondilozam, pie lūzuma arī locitavam. Dažādām. Ja man vienkārši sāp muguru, es arī to varu? Arī var, jā. Viņa paplašina asinsvādi, uzlabo vēlmaiņu, uzlabo asinsrīti. Un, ja es te guļu, man nesāp, man sāp? Nē, jūs neko nejūtiet.
tikai jāguļas mierīgi un viss. Paldies! Magnetoterapija, muguras sāpēm, asinsrites uzlabošanai, vielmaiņai vienkārši fantastiska procedūra bez sāpēm. 20 minūšu laikā pusstundu guli un relaksējies. Pēc operācijas vai nopietnākas traumas, protams, fizioterapija. Bet vai tu zini, kas ir teipošana? Teipošana, jeb kinezioloģiskā teipošana, ir metode, ko plaši pielietojam fizioterapijā pie dažādiem miofasciāliem jeb sāpju sindromiem, kas ir izraisītas muskuļu sāpes, ar ko visbiežāk cilvēki vēršas pie fizioterapeita, jo tas ierobežo tādu funkcionalitāti, darba spējas, un tas sāpes apgrūtina tās ikdienas aktivitātes. Vēl teipu šo metodi izmanto arī pēc traumām, pēc dažādām operācijām, piemēram, lai uzlabotu rātaudu mobilitāti, lai mazinātu tūsku un atjaunot, piemēram, locītavu to funkcionalitāti. Pirms teipa līmēšanas sākumā mēs, protams, funkcionāli novērtējam pacientu, uzklausām viņa sūdzības, notestējam tos muskuļus, to spēku vizuāli, ja novērtējam palpatori un stausti, to sasprindzinājumu, tad izvēlamies un pielāgojam attiecīgo metodi. Šodien Aināram uzlīmējām teipu, jo bija sūdzības par pleca sāpēm. Teips ļoti labi palīdz mazināt muskuļu sasprindzinājumu, to disbalansu, ar ko visbiežāk cilvēki arī vēršās ar šīm sūdzībām. Viņš funkcionāli veic tādu mikromasāžu, normalizējot asinsriti, un mazina to sasprindzinājumu, kas arī mazina tās sāpes ikdienā. Teipu var nēsāt apmēram 10 dienas, ja viņš neniez un netraucē. Ja niez, tad, protams, labāk ņemam nost, vai arī tās zonas, kur niez, tad apgriežam ar šķērēm, ja tiekam klāt. Ar teipu nav nekāda ierobežojuma, drīkst iet arī pat uz baseinu, mazgāties dušā, tās ikdienas aktivitātes tas neierobežo. Teips arī bieži vien ir kā tāda ātrā palīdzība pie tām sāpēm, jo uzlīmējot teipu praktiski jau 5-10 minūšu laikā jūtam to atvieglojumu un efektivitāti. Mīļie pacienti, laipni aicināti pie mums Jelgavā, jo mūsu profesionāļu komanda spēs palīdzēt jums jebkurā jūsu jautājumā. Jelgavas poliklīnika. Izvēlies veselību!